bet es neko nezinu, kas šeit atrodas pa labi, pa kreisi. Kāds man varētu neformāli izglītot? Kas atrodas pa labi, kas pa kreisi? Labdien! Ko jūs šeit darat jumts? Sveiki, es esmu pasniedzējis Daumans. Es uz jumtu pasniedzu geogrāfijas stundas studentiem. Interesanti. Jā, pašā Liepājas sirdī. Ko jūs vēlaties uzzināt? Kas atrodas pa labi? Pa labi no mums atrodās Liepājas ezers ar jauno tiltu. Skatāmies, tur tālāk ir arī vēja ģeneratoru parks lielākais Baltijas valstīs. Pirms kādu būs lietu pārspēju. Pa labi, mazliet skatoties pa kreisi, ir Liepājas metalūks. Kas ir tā baltā ēka? Tā ir renovēta Lībavas ēka, kurā senos laikos ieturējās biezi uzņēmēji, kas viens un tieši tas pats. Interesanti. Lūk. Kas vēl? Lūk, šī ir viena no retajām 6 stāvu mājām Liepājā, kas ir padomu laikā cēlta, un 6 stāvi, nevis klasiskie 5 vai 9. Tur tālāk mēs varam redzēt arī jauno policijas iecirkni ar helikopteru nolāšanās laukumu. Diemžēl neesam vēl redzējuši nevienu helikopteru tur. Labi, varbūt pastīsimies, kas otrā pusē. Jā, aizem apstīties. Tur, man liekas, ir arī diezgan skaisti. Mēs varētu izvīdot vēl nedaudz. Jūs, Rairi kungs. Nu, interesanti, jā. Lūk, tur atrodās Daugavas stadions. Šīs ir Liepājas Lētums lielā iela ar 3-sienīs baznīcu un lielākajām ērģelēm Eiropā. Nu, jā, 3. vietā laikam tagad. Lūk, tā. Eiropā, tieši tā. Interesanti. Lūk, un tur tālumā mēs redzam arī Baltijas jūru. Super. Saule spīd šodien. Tāda diezgan mirdzoša saule. Nu, lūk. Kas tad uz priekšu ir? Un uz priekšu mēs varam arī redzēt Laumas rajonu. Tā saucamā Laumas rajons ir priekšpilsēta un karostu ar savu katedrāli slaveno, kur ir ceļas Krievijas cars Pēters I. Lūk, tur tie mirdzošie sīpolveida tornīši zelta krāsā. Jā, tur tālumā apmēram 6 km no mums atrodās. Šis ir tilts? Šis ir tramvaju tilts, viens no Liepājas arī apgabaliem un satiksmes artērijām. Jā, nu ko? Paldies tev, Dauman. Es nu čāpošu atpakaļ, man daudz nav laika. Es došos mācīties tālāk. Paldies, ka tu man neformāli izglīto. O jā, prieks. Tiksimies kaut kā. Tiksimies.